Tev bija piedāvājums filmēt vienu dienu ārsta dzīvē, respektīvi vienu operāciju. Kā tas bija? Tev dabīgi vajag. Tu zini ko? Nu, tas bija diezgan liels šoks. Bija daudz pārsteigumu. Bet bija brīdis, kad tu jau ļoti labi redzēji, ka tu ļoti labi jau iejuties tajā operācijas zālē. Kaut kādā interesantā veidā es iejutos. Pirmās emocijas bija nedaudz pabailīgas. Bet no asinīm izrādās, ka ļoti nebaidos. Ir minimāls šoks no sākuma, bet tam diezgan ātri var pierast. Piekrīt tam, ka tā ir visnotaļ liela specifisks filmēšanas vieta, kur tu dakterim nevar pateikt, dakteri atvainojiet, varbūt tās vēlreiz izdariet to griezienu, es kadrā netrāpīju. Operācijas zālē, kas ierados, pārsteidza šaurās telpas, veids, kā kur es varu kustēties. Mana navigācijas zona bija salīdzinoši maza. Interesanti bija, cik daudz noteikumu ir. Tu nevari būt tuvākā metru pie visiem dakteriem. Tad nevar pieskarties mikroskopam, kurš ir sterils. Pat diezgan patīkams treniņš ir, kad tomēr ne visos momentos tu vari līst visur, kur vien tu gribi iekšā un godīties, kā vien gribi pakoriģēt kādu. Konkrētā operācija, ko es filmēju, bija mugurkaula diska trūce. Vislielākais bailes, protams, bija iegāzties kādā dakterī, tur nedod Dievs, vai ierīcēs. Pēc tam es jau bišķi izjūtu to telpu. Noteikumiem runājot, jāievēro arī tas, ka tu nevari pacientu seju parādīt, vai tur kaut kādas zīmes, kas tur tetovējuma, piercingi vai nav, kas varētu nodot.